Raimond. Jā. Kā iet? Ideāli. Jā. Šodien mēs esam ciemos kopā ar Raimondu Šustu, meistaru. Jā, un tie interesanti objekti. Pastāst, Raimond, kas te tāds foršs ir? Kas te nav, te viss ir forši. Paskatās forši. Kapars, PVC membrāna, slāneklis. Ļoti sarežģīts projekts patiesībā. Tā ir mums Blaumaņa iela. Jā, Blaumaņa iela 19. Un cik liels tas jumts ir? Vai, 400 kvadrāti kaut kāda bija laikam. Kaut kas ar to. Nu bija baigi, jo 9 mēneši, laikam, es kā tikai sagunu. Tad, principā, šeit ir slāneklis plus kapara detaļas. Un par to mēs arī parunāsim. Cik, Raimond, tas viss ātri bija kopš pasūtīšanas brīža? Mums šeit īstenībā bija baigi svarīgi, jo tie izcinājumi nāca ilgi un lēni, specifisks un viss. Un mums bija svarīgi, beidzot pielējumā, vajag detaļas objektā. Un tad es atceros, ka 10. pasūtījām, ja jums nākamā dienā bija. Tikai nākamā dienā. Pamēģinu 10. pasūtīt un dabūt tādā pat dienā. Tas bija ļoti ātri patiesībā. Tā, šis ir gana interesants objekts. Mēs minējām, ir dabīgais akmens un visas apdars ir no kapara detaļām. Tad, principā, sākot no sienas skarnītes elementiem, ar stāvvadiem, ar restēm. Jautājums ir tāds, ir jumta segums, un kas tad bija no kapara? No kapara? Pilnīgi viss lielos vilcienos, viss redzamās detaļas jau arī no kapara. Tās, kas bija tās neredzamās PVC detaļas, tās jūs locījāt, mēs viņus iestrādājam, un vienalga noslēpām zem kapara beigās, jo tāda bija pasūtītā vēl, tas vienkārši. Šeit jau viss tāds valsts profila karnītes apakš, ar to jau jūs locījāt, izgatavojāt, un mēs tikai montējām. Jā, tad principā šeit sanāk, ka skatos, kur viss notiek sistēma, te vēl sanāk baigi interesanta karnītes daļa. Tur sanāk viņa platāk, vai kā tur ir, kur tieši valsts profils nāk? Jā, tur apakšā ir valsts profils, uzvalcēt viņu šosmīgi plat, viņa bija kaut kā 40 cm, un tad, teiksim, liekot, mēs jau runājam par platajām detaļām, ir jāliek daudz smadzes, labāk viņas ir stingrākas, un tāpēc tika izvēlēts valsts profils. Nekā kaut kāds standarts, tā ir milzīgi izklājumi. Un tā resta, tā arī no kapara ir? Tā ir, protams, kapars, jā. Tāds ir pasūtītāji nostādīts, jā. Tur, principā, ir kapars ar visu apdaru, kas ir, tas ir kapars. Jā, tas skaitā arī visu kaparu elements. Un vēl kapars, skatos arī augšā sanāk, tas arī lācējs uz nākamo jumtu uziet. Jā, protams. Ok, un tu visas lietas, kas ir aptuveni ap logiem, logu apdarēm un parapetiem, tas viss ir no kapara. Palodze. Skārta palodzes vai nu, teiksim, pieskrūvējās, vai nu piekniedējās, vai pielīmējās, te mazliet viņa kapara ir savādāk. Šeit arī tāda interesanta situācija, ne interesants mezgls, ir interesanti risinājumi, kad arī liekas, ka kantainā asā maliņa, bet šeit viņa ir iepaļa. Jā, un, protams, viss super pareizi tādā ziņā, kad arī visas valodas ir turklāt vēl kapara nagliņām nostiprināts. Kā tu viņas arī vēl līmē kaut kā klāt? Tas ir līmēts ar enkolītēm. Jā, tas arī. Jā, tas arī, teiksim, tieši tā, kad parasti pa skaņas, teiksim, tā pie liela lieta sūdzās, tad arī, protams, ļoti pareizi ar enkolītu tieši nolīmēt, lai šī defektiņš nebūtu. Notiecīgi, kā es jau minēju, jā, tad vispār smuki simetrijā vēl kapara nagliņas, kā tam visam ir jābūt vēl nostiprināts. Mēs beidzam, un tad tiekamies jau nākamajā objektā.